Sveicu visus rīta zvaigznes laukā. Mani sauc Baiba, esmu rīta zvaigznes veidotāja, un šodien piedāvāju jums palūkoties caur taro uz februāri. Šīs ziņas domātas tieši mežāzim. Paskatīsimies uz to, kādās enerģijās mežās atrodas šobrīd, ko mēs varētu sagaidīt finanšu jomā, par naudu saistītos jautājumos un attiecībās. Sāksim ar to, kur mežās atrodas šobrīd. Šīs te divas brīnišķīgās karalienes pa vidu starp tādu, visnotaļ nepatīkamu stāvokli. Šis ir par tādiem tā kā strīdiem, un man tagad nāk tāds vārds plūkšanos, kas savukārt, tā kā izraisa sirdsdēstus. Ļoti sen bija tādu vārdu lietojusi, bet varbūt jums tās sajūtas šobrīd ir tādas, ka jūs atrodaties tādā apkārtnē, tādā sabiedrībā, kas par kaut ko strīdās, par kaut ko pārdzīvo. Protams, tas varētu būt arī jūsu dzīvē, bet šeit kāršu ieteikums ir tā kā atgriezties pie savas tādas vērtības, pie savas pašvērtības, pie savas tādas vērtības apzināšanās, un darīt tieši to caur tādu, caur sirdi, caur ziņu saņemšanu tieši no savas dvēseles. Un tā kā, ja arī notiek kaut kas tāds nepatīkams, tad šos te iemeslus meklēt nevis uz āru, nevis mēģināt risināt caur tādu tā kā strīdēšanos, bet tieši caur tā kā meklēt atbildes uz jautājumiem tieši caur sevīm. Palūkosimies uz finansēm, kas mežāzim būs aktuāls finansēs februārī. Ļoti iespējams, ka nolemsiet no kaut kā, tā kā iet projām, attālināties. Varbūt, ka tas ir, pat cik es iepriekš pieminēju, tā kā apkārtējos cilvēkus, varbūt, ka tas, jo šī ir tā kā aiziešana, novēršanās no kaut kā, kas jums patiesībā patīk. Jums patīk jūsu nodarbošanās, jūsu profesija, bet jums varbūt, tā kā nepatīk tā apkārtne, kurā jūs atrodaties. Tāpēc jūs iespējams nolēmiet
tā kā sevi distancēt, nu, tā kā aiziet projām, bet tanī pašā brīdī pievērsties, tā kā iet ar jaudu, bet pašam savu ceļu. Nevis kopā ar šiem iepriekšējiem kolēģiem, darba biedriem, bet sākt iet tādu tā kā savu ceļu. Bez tam šis te, šī lauva ir par to, kad pat tad, ja jums šobrīd šķiet, kad spēks nepietiks, tad viņš uzradīsies caur tādu, ja tā ir lieta, kas jums patiešām patīk, tad liekas, ka viss ir iespējams un kad visu var, un no turienes arī radīsies tā kā, nu, šis spēks un deksme un enerģija tā kā iet. Šī par tādu tā kā izvērtēšanu, varbūt no sākuma izvērtēsiet un tad nolemsiet doties, un par to, kad kur es šobrīd tā kā atrodos, ko es vēlos darīt savādāk, ko es vēlos, lai man apkārt būtu savādāk. Nu, tāds tā kā gada atskats par to, ko es esmu iestādījis un kas no tā man ir izaudzis, ko es varbūt varu, nu, kādu kompostu es varu, nu, tā kā šim kociņam uzlikt, lai attiecīgi kādas būtu tās darbības, šis te komposts, ko es varētu darīt, lai šis kociņš turpinātu augt un zelt un plaukt. Un kas mums būs aktuāls saistībā ar attiecībām? Attiecības tādas gana pozitīvas. Vienīgais šis varbūt tāda, nu, tā kā kaut kāda kaut kas notiek vai ir noticis tāds, kur liekas, kad, nu, ir kaut kāda tā kā bēdiņa. Bet, ja mēs tā kā, nu, novēršam savu skatu no šī, tad patiesībā mēs varam ieraudzīt to, ka tas ir vai no attiecības izbeidzās vai pāriet jaunā līmenī, bet jau tādā gan tā kā, nu, citā, teiksim, šis te būtu par tādu apgaismību, par transformācijām, bet tādām, kas ir saistīts tieši ar, nu, tāda, nu, uz tādu augstāku jaunu līmeni pāriešanu. Ja notiek šāda pāreja, vai arī, ja tās ir jaunas attiecības, tad tās būs tā kā
tās nebūs, nu, tādu skumju pildītas, bet tādas, kas, nu, jau vibrē tā kā tādā jaunā, augstākā līmenī. Attiecīgi viņas ir arī par stabilitāti, par kaut ko tādu, kas, kā šis te kociņš, ir spējīgas augt un attīstīties. Šī te kārts, nu, pirmām kārtām man uzreiz pirmais tas, kad, nu, tāds ļoti, nu, tāds sarkans, košs un ugunīgs par kaislību un par tādu, nu, par to, kad šīs attiecības vai nu transformējās vai jaunās, bet ir tādas enerģijas pildītas un piepildītas un tādas, nu, jūs abus uzpildošas. Un šī ir par tādu tā kā, nu, atskatu varbūt uz iepriekšējo. Paskatīsimies, ar ko tas ir saistīts. Jā, šis te tāds atskats uz atpakaļu rada vairāk šādas negatīvas, tā kā, nu, nevis enerģija pieplūst un paceļās un gribās tā kā, nu, lekt un iet un darīt, bet tieši otrādā gribās kaut kur, nu, tā ielīst un nolīst, tad varbūt no tādas ilgas kavēšanās atmiņās tā kā vajadzētu atturēties, tā kā šeit viņa, nu, tā kā turās, nu, par visām varītēm, bet es ieteiktu tā kā šo vezumu nomest, tā kā atmest un virzīties šī kalnā, vienalga vai jūs virzaties viena vai kopā ar šo pašu partneri vai ar jaunu partneri, bet virzīties tā kā, nu, atstāt visu to smago un tādu tā kā bagāžu un to, kad, nu, atstāt viņu un virzīties uz augšu, tā kā šeit pa šīm te trepītēm uz šo te jauno tādu līmeni. Paskatīšos vēl šo kārti, viņa kaut kā mani neatlaidīgi uzrunā. Jo jums arī tā kā pati pirmā kārtas izkrita šī, nu tāda tā kā, nu tā, kad liekas, kad sirdis sarauj gabalos. Tagad, man liekas, ka visiem ir tāds ļoti transformatīvs laiks un daudziem kaut kas beidzās. Jā, šī te zvaigzne ir par tādu, nu, par visu vēlmju piepildījumu. Nu, man to šobrīd tā gribētos teikt, kad par to, kad, nu, tā laime nav tanī aizgājušajā, tanī, pie kā mēs varbūt
kādreiz cenšamies tā kā turēties par visām varītēm, bet, nu, redzēt, kad ieraudzīt un noticēt to, kad viss tas, ko es patiesi vēlos no manas tādas sirds, ka tas viss ir, nu, tā kā iespējams. Bet neaizstāda ego, kad es dabūšu par visām varītēm, bet tiešām šī te ir tā māksla, ko sauc par atlaišanu un tādu, nu, tā kā neturēšanos un vienkārši paļaušanos uz visumu, kad patiesībā, nu, mana dvēsele, viņa zina, uz kurieni viņa mani ved, un kad noteikti ir kaut kas brīnišķīgs priekš manīm. Paskatīsimies, palūksim vēl kādu mēneša ziņu, uz kuru mēs varētu paskatīties, varbūt pastrādāt mēneša garumā. Par šādām te atklāsmēm. Jums te pašā sākumā bija šī te šī karaliene, kas tieši šīs te atklāsmes saņem caur tādu, nu, tīru atrašanos kanālā, caur, nu, katrs šo, protams, ka var darīt, nu, pa savām, ja, bet tas ir tieši par šādu te prātā skaidrību caur savu sirdi. Ko vēl mēs šeit varam? Jā, par to, kad lai mēs radītu kaut ko jaunu, lai mēs šo te vēlēšanos varētu, lai viņa varētu piepildīties, šī ir par vietas, nu, tā kā atbrīvošanu, radīšanu, lai kaut kas dzīvē jauns varētu ienākt, vajag atbrīvot vietu. Un jums var būt šis te, īstenībā arī lieliski ar šo kopā sajiet ar šo skaidrību, tā kā, jo ir tāda interesanta, nu, tāda prakse, kuras personīgi ļoti daudzos savos tādos, nu, atgadījumos no dzīves zinu, kad tas nav, nu, ka tas patiešām tā ir un tas tiešām tā strādā. Lai mūsu dzīvē ienāktu kaut kas jauns, mums vajag radīt tam vietu. Un attiecīgi vietu mēs sākam, nu, tā kā paši atbrīvot ar to, kad mēs iztīram savu māju. Mēs atbrīvojamies no dažādām mums vairs nevajadzīgajām lietām, izmetam, atdodam, pārdodam, uzdāvinam. Un līdz ar to, kad mēs atbrīvojam šo te mūsu, nu, tādu fizisko telpu, mums arī ļoti, ļoti, ļoti strauji sāk arī attīrīties galva. Tās ir divas tādas lietas, kas ir savā starpā saistītas. Un tāpēc jums arī šeit bija šī te kārts, kur tā kā gribās, nu, pie visa turēties pa visām varītēm.
Tāpēc es arī teicu, ka nu, tā kā, no tā visa vajag atbrīvoties, vajag nolikt un doties tā kā pa šo kalnu augšā, jo ar visām šīm nu, tādām liekām pendelēm un visādām mantām tā iešana augšā būs daudz grūtāka un daudz smagāka nekā tad, ja mēs no visa šī te atbrīvosimies un tā kā dosimies uz augšu. Tā kā, jā, jums tāds tīri, nu, tādā fizikā un realitātē var iztīrīt savu telefonu, var tīrīt datoru, var izskatīt visus virtuves skapīšus, izmest ārā visādus vecos plānotājus, vecos sakrātos papīrus un dokumentus un iztīrīt tā kā, nu, tā kā pēc iespējas vairāk. Un tas patiešām dara, nu, tā kā brīnumu lietas. Tāda it kā vienkārša lieta, bet uzreiz parādās arī tik daudz jaudas un tik daudz jauna enerģija. Nu, tāda, ka, nu, pat tiešām, nu, tā kā tas ir manā personīgajā dzīvē pārbaudīts tik daudz, kad jā, viens tāds ļoti, nu, tāds ātrs piemērs ir, es atdevu mēteli, un nākamajā dienā man uzdāvināja 2 kleitas. Mēteli vienkārši es apzinājos, ka man, nu, es vairs viņā nejūtos tā kā labi un ērti un skaisti, un es viņu atdevu vienkārši labdarībā. Un nākamajā dienā man uzdāvināja 2 jaunas kleitas. Tālūk. Uz šīs nots vēlēšu jums, lai jauks februāris, lai daudz jaunas domas, daudz brīvas vietas. Ceru, ka jums ziņas bija noderīgas. Paldies, ka bijāt, un uz tikšanos kādā citā video.